Sveicināti! Šodien uz sarunu esam aicinājuši vienu no Saskaņas centra līderiem, Valēriju Agēšanu. Sveicināti! Labdien! Gribēju ar jums aprunāties par sekojošu lietu. Tikko SKDS pētījums liecina par vienu diezgan sen jau it kā zinām tendenci, un proti, ka 45% aptaujāto nebūtu iebildumu pret to, ka Saskaņas centrs varētu, teiksim, pēc vēlēšanām atrasties valdībā. Nav noslēpums, ka jau 20 gadus esat opozīcijā, un pat ar visu to, ka jūs esat bijuši arī vēlēšanu uzvarētāji, valdošā labējā, tomēr koalīcija nekad jūs nav uzrunājusi. Sakiet, tiek spekulēts ar viedokli, ka jums nemaz negribat valdībā, jo atrasties opozīcijā esot ērtāk, lai audzētu popularitāti. Tā nav taisnība, jo tās pašvaldības, kuras esam pie varas, es ceru, ka esam pierādījuši, ka protam un gribam strādāt. Un šeit neiet runa tikai par galvaspilsētu. Es domāju arī Rēzekni, Liepāju, Daugavpili un pārējās pašvaldības, kura mēs esam pie teikšanas, proti koalīcijas sastāvā vai paši vadam koalīcijas darbu. Un nav noslēpums, ka arī tur visi mūsu pasākumi saistīti ar cilvēku sociālas labklājības līmeņa palielināšanu, piemēram, bezmaksas sabiedriskais transports, kā tas ir Rīgā, un tagad arī šis process ir sācies Liepājā, bezmaksas transports pirmklasniekiem un 80 gadu veciem cilvēkiem. Un mūsu vispārējie pasākumi, ieskaitot skolotāju apdrošināšanu, piemēram, atsevišķas pašvaldības, un tam līdzīgas lietas. Proti, tas ir stāsts par to, ka mēs tik tiešām esam kreisi centriski orientētais politiskais spēks vai sociāli demokratiski orientētais. Jūs virzaties uz šo centrisko pusi, jo nav arī jāmeklē senā vēsturē. Mēs atceramies, kā izveidojās Saskaņas centrs, kā pirms tam sekoja PCTVL un citas varbūt radikālāk kreisi noskaņotas. Šobrīd jūs esat pirmo laikam vēlēšanu periodu pateikuši, ka jūs virzaties uz šo sociāldemokrātu nišu. Es jums nepiekrītu, jo Saskaņa pārstāvēta Saeimā 20 gadus. Un mūsu partijas nostājā principiāli nekas nav mainījies. Vienkārši atsevišķos vēstures posmos Saeimā esam sadarbojušies arī ar PCTVL, bet tas jau senajā pagātnē. Un īstenībā Saskaņas centrs tika izveidots uz partijas Saskaņa bāzes. Ja? Un vienmēr esam strādājuši kreisi centriskajā, jeb sociāldemokratiskajā nīšā, jo šī nīša ir brīva. Kāpēc viņa Latvijā ir brīva? Jo principā ideja ir ļoti progresīva un vispār pasaulē viena no tādām svarīgākajām kustībām, tīpaši ierindas iedzīvotājiem. Tas ir fenomens. Latvijā ir vienīga valsts Eiropā, kurā pēdējo 20 gadu laikā kreisie vai kreisie centriskie politiskie spēki netika pārstāvēti koalīcijā. Vai tas nav tostarp tādēļ, ka Latvijas vēlētājs baidās no nosaukuma kreisi, saprotot ar to tikai nacionālu ievirzi, lai gan pasaulē vispār par šo spektru politisko tiek runāts primāri jau ekonomiskajās vērtībās? Šogad situācija mainīsies, un esmu pārliecināts, un jūsu minētas aptaujas rezultāti par to liecina. Protams, pēc būtības mums interesē tikai viens reitings reizi 4 gados vēlēšanās, bet arī šī informācija ir vērā ņemama. Un šī informācija liecina par to, ka arī Latvijā, mūsu valstī, cilvēki, acīm redzot, krietni augstāk vērtē sociālā taisnīguma ideju, nevis abstraktā tiesiskuma principus, kuri paši par sevi nenodrošina nekādu cilvēku vispārējo labklājību, tikai kailus saukļus. Bet vēlētājiem droši vien taču tomēr ir vairāki jautājumi. Pieņemsim, Saskaņas centrs sola šo sociāldemokrātisko un sociālā taisnīguma politiku. Bet tomēr, ja mēs paskatāmies uz Saeimas frakciju, vairums jūsu deputātu ir krievu valodīgie vai, teiksim, krievu tautības pārstāvi, kas latvisko vēlētāju tomēr dara bažīgi. Vai tiešām jūs runājat par ekonomiku, nevis nacionālām lietām?
Redziet, mēs nešķirojam cilvēkus nec pēc tautības, nec pēc citām pazīmēm, bet kas attiecas uz latviešiem, ja kādam tieši šajā griezumā šis jautājums interesē, man šķiet, ka mūsu frakcijā darbojas diezgan tādi spilgti deputāti kā Ivars Zariņš, Andrejs Elksniņš, Jānis Adamsons, Jānis Urbanovičs, Jānis Tūtins un citi. Es nezinu, vai viņi tagad arī jau pieskaitāmi pie krieviem. Es pieļauju, ka arī šāda domā atsevišķi cilvēki Latvijā. Bet tas tā nav. Nekad nešķirojam un nešķirosim cilvēkus pēc tautības. Un tas ir mūsu partijas knivs. Šāda partija ir vienīgā Latvijā. Labi, tad droši vien jānovēl pirmām kārtām jau Latvijas vēlētājiem, lai beidzot mums parādās šāda sociāldemokrātiskas ieviras tiešām partijas, kas piedāvā šo sociālo taisnīgumu. Un tad skatīsimies uz jūsu rezultātiem. Jā, liels paldies jums, un nobeigumā varbūt vēl vienu piemēru par latviskumu. Acīm redzot, viens no latviskākajiem reģioniem Latvijā ir Kurzeme. Esmu 4 reizes ievēlēts no Kurzemes vēlēšanu apgabala. Jūs varat man ticēt vai neticēt, nobeigumu par sevi pateikšu, bet pēdējais Saeimas vēlēšanas plusu skaitā latviskajā Kurzemē man ir 1. vieta. Jūs esat Liepainieks. Man ir plusu vairāk nekā Solvietai Aboltiņai, Janinai Kursatai Pakulei un arī pārējiem Saeimas kolēģiem. Kāds ir skaidrojums? Skaidrojums, ka par mums balso arī latvieši. Un mūsu socioloģija norāda uz to, ka no visiem Saskaņas centra vēlētājiem, ko paņēmot ir 100%, nemaza kā 30% ir etniskie latvieši. Tas ir fakts. Labi, paldies, ka atradāt laiku un uz tikšanos citreiz. Visu labu. Veiksmi darbā.